Ja tu piedalies somu meistarklasē, tad zini, ka Šarlotas audumos atradīsi somu rokturīšus, un viņus atradīsi internetu veikaliņā šūšanas materiāla apakšsadaļa somu furnitūra. Te ir gan koka rokturīši, gan metāla, gan dažādi lieluma, izmēri. Un tādi, gan arī priekš somiņām ir saucamais gobelēna audums, rupšs strukturēts audums, dažādās krāsās, ļoti iecienītais Toskānas nami, kas vairs jau nekas te nav palicis. Man liekas, šodien vēl kaut kādā pasūtījumā būs un drīz būs beidzies. Tad ir šāds, te var nākamā gada rudenim gatavoties ar rudens lapiņām. Ir šāds, ja krāsaināk interesē, šādi krāsaini trīsstūrīši mums ir. Te mums bija vēl Āfrikas motīvs ar zebriņām un lauvām un žirafītēm. Tad, kas šitas ir kadiķogas varētu būt, tas mans minējums, nezinu. Smalkas rozītes, kas te vēl tāds interesants, ko mēs varam... Citroniņi. Tad šādas puķītes, taurentiņi, tas jau tā kā uz lieldienām, lieldienu oliņas, magones, vēl puķītes, eikalipta lapiņas, kaut kāds maz gabaliņš skatos ir palicis. Šāds grezns ar spīgumu, šeit kamerā neredz, bet īstenībā te tāds zeltains spīd viņš viss. Šāds ar rozītēm, trīsstūrīši, šis ir ļoti interesants. Tad dabūsim ārā, un šāds, nezinu, Āfrikas motīvs varētu būt, nezinu, ļoti interesants un smuks. Tāds... Kā saka, nezinu, kā saka, tā arī saka, tad ir tādām puķītēm, sunīši ir un kaķīši. Kaķīši nekas daudz nav palicis, arī jau papirkts ir baķīts, bet ir kaķīši arī. Tā kā jā, Šarlotas audumos atradīsim ne tikai somu rokturīšus, somu furnitūru, kas mums vēl tāds būtisks būtu priekš somu furnitūras, kas iet meistarklasē cilvēki. Tad šie te metāla furnitūra droši vien. Šeit ir visādas karabīnas, āķīši un tādas, čau. Un sprādzes, un aplīši, un dēriņķi, un kvadrātiņi, un vēl viss kaut kas. Jā. Somās varētu būt, ka biezo filci izmanto visādas biezos līmaudumus, lai stiprinātu tās malas. Ja grib, ka, teiksim, soma, lai saglabā formu, tad izmanto dažādu veidu līmaudumus. Un tad Šarlotas audumos atradīsiet pie šūšanas materiāla līmaudumu, dažādu veidu līmaudumus. Kā man gadījās? Kā dažādu veidu līmaudumus un dažādu biezumu. Viņš šeit ir, jā, šeit.